Sveicināti skatītāji! Šis būs pavisam īsts video, kurā es gribu pastāstīt, kādu pretrūces apstrādi mēs taisam restaurētajām virsbūvēm. Pat es nesauku, ka tā ir pretrūces apstrāde, tā ir vienkārši kā oriģināla pretkorozijas mastikas uzklāšana uz virsbūves. Tātad tie, kas seko man Instagramā, ir jau redzējuši bildes, kur mums ir veikts mastikas uzklāšana. Mastika ir principā skaitās kā oriģināls aizstājējs. Ja mēs varbūt atceraties, kādreiz otrajiem golfiem nāca virsū arī šiem te dokām, Volkswagen transportieris, tas ir T3. Nāca visa apakša noklāta ar tādu tā dzeltenīgu gumijas līdzīgu mastiku. Tad principā tā ir arī tāda, kā mēs uzklājam. Viņas tur gan ir pāris, kam ir atšķirības, bet pa lielam tās ir hibrīda polimēra bāzes mastikas ar ļoti labu saķeri ar ļoti dažādiem materiāliem. Šī gadījumā mēs ņemsim par piemēru šo T3 busiņu. Viņš jau mums te ir salikts kopā, bet kad veicām apstrādi, viņš mums vēl bija uz karuseļa. To arī tūlīt visu redzēsim, visu paskaidrošu un pastāstīšu. Tā kā lecam iekšā, jā. Tātad šeit mēs redzam restaurētu T3 virsbūvi, kas mums stāv grillā. Pirms metināšanas tātad detaļas tiek gruntētas ar epoksīdu grunti, bet metinot tur tiek karsēts un slīpēts, un līdz ar to tā grunts vietām tiek padedzināta nost un paslīpēt nost. Tā kā mums vajag pāriesim visu pārējām ar smilšu strūku, notīram visas tās apdegušās vietas. Vai, teiksim, mašīnai, kur ir tā kā nav restaurēta, bet ir braucoša, notīram ar smilšu strūku rūsu, lieko mastiku, kas ir atļupusi vai tāda, kaut kādus bitumenus. Šeit arī mēs varam redzēt, kad ir kādreiz bijis kaut kāds bitumenu pārklājums puses, tos ar visu jātīra nost, jo šī mastika, ko pūtīsim, polimēru neturēsies klāt pie tādas. Tālāk jau mums ir viss notīrīts ar smilšu strūku, kur bija nepieciešams, tur ir patīrīt arī oriģinālā mastika nost, kas bija saglabājusies vēl. Šeit priekšā mēs varam redzēt, kur tas dzeltenīgais, tā ir oriģinālā. Tāda pati, kā mēs pūtīsim, tikai teiksim, citu ražotāju jau savu laiku nodzīvojusi. Tātad šeit jau viss ir jau sagatavots un gatavs priekš gruntēšanas. Šeit mēs varam tūmā redzēt to oriģinālo mastiku, kāda ir bijusi. Viņi jau vietām, teiksim, viņi ir šeit bijusi ļoti biezā kārtā un tā kā pat nevis uzpūsta, bet tā kā apmetums uzmasta. Bet viņi jau ir saplaisājusi, un te mēs arī visam pūtīsim pa virsu, lai nebūtu nekur nekādas šķirbes vai neblīvumi. Tā šeit mums jau ir nogruntēts viss ar epoksīdu grunti. Tā kā vai nu vienā biezā kārtā tas ir jādara, kā mēs darām, vai teorētiski var arī divās plānās kārtās, teiksim. Bet, lai teiksim, taupītu laiku, mēs vienkārši pūšam ar biezāku ar lielāku dīzi un vienā kārtā. Izpūšam pilnīgi visu, ar kur vien varam tikt klāt, visu izpūšam. Un, principā, šajā brīdī jau ir gatavs uzklāšanai, mastikas uzklāšanai. Vēl pirms uzklāšanas tiek viss nolīmēts, lai nekur netiktu mastika virsū uz pašas virsbūves, jo viņi ļoti grūti dabūt nost, viņi ļoti pieķerās. Un tiek nolīmēt virsbūve un vietas, kur, teiksim, skrūvējās klāt kaut kādas detaļas pie paša
pie pašas virsbūves tā kā kaut kādi rāmji, kronšteini, nu viss tam, kas skrūvējas klāt pa taisno pie virsbūves, tas arī tiek atstāts tās vietas, lai tur arī viņš varētu pa taisno pieskrūvēties. Šeit, diemžēl, es esmu aizmirsis nofilmēt, kā te notiek pats process pūšanas, bet nu šāds tas izskatās pēc nopūšanas, un te jau ir jau noplāst nost jau tā lenta, kas bija uzlīmēta, teiksim, uz tām vietām, kur nāk pieskrūvēti kaut kādi rāmji un tā tālāk. Tad parasti šeit arī viss tas process beidzās, virsbūve tiek noņemts viss lentas un tā tālāk, viss tiek salikts kopā, un šādā veidā arī paskatā tā apakša izskatīsies. Šeit, kā mēs redzam, izmantot tika bēšā mastika, kas tā kā oriģinālā, jo viņa oriģināli tur tāda bija apakšā. Nu, tur nedaudz vēlāk pastāstīšu, to redzēsim kāpēc. Bet lielākā daļa gan izvēlās melnu vai pelēku, teiksim, to apakšu atstāt. Jo tas eksploatācijas laikā, teiksim, melnu būs pavisam, teiksim, daudz labāk izskatīsies, nepaliks netīri, nu, kā jau uz melnu. Bet jā, tā principā šis ir arī gala rezultāts. Viss ir pārklāts ar gumiju, visu tilts liekam kopā, visus liekam atpakaļ un auto ir gatavs tālākai eksploatācijai. Tātad šajā gadījumā klients vēlējās vēl visu apakšu nokrāsot tādā krāsā, kāds būs mašīna. Un to arī varam izdarīt. Tur gan ir nianses, tad ir jāizmanto nedaudz savādāk mastika, kas ir nedaudz dārgāka, bet tāda iespēja arī pastāv. Tātad šeit, ka visas salaiduma vietas, kur nāk dubultā detaļas metinās klāt, visas tiek hermetizētas ar rotu, pārvilkts pāri, tur tiek uzpūsta ekstra kārta ar pašu mastiku un pārvilkts pāri ar rotu, lai hermetizētu visu šīs šūs, lai tur neiet ūdens nekur iekšā. Tādā veidā, lai neveidojas korozijas starp tām kārtām. Nu, šeit ir ļoti T3 virsbūve kā tāda ir ļoti sarežģīta, bet nu, maksimāli, cik mēs varam, tik mēs izdaram, cik vien labi varam. Uz tādas, teiksim, mūsdienīgas mašīnas jau ir tādas vietas, kur nevar aizpildīt tās šķirbas ciet un pārlaidums ir ļoti maz, tā kā tur paliek ļoti maz iespējamība, ka kaut kur kāds mitrums tiek tālāk iekšā. Redzējām, kā tiek veikta apstrāde, pieejamās krāsas, uzpāmējai mastikai ir, te varbūt var redzēt labāk, teiksim, šeit mums ir dzeltenā, nu, šeit viņa noputējusi nedaudz. Melna un praktiski pelēka, kā šī daļa. Mums te nav paraugā, viņa nav. Mēs varam uzpūst šo mastiku vienalga, kurai braucošai arī braucošai mašīnai. Atbrauksiet pie mums, mēs noņemsim visas tilts nost, visas trubiņas nost, visu nost un nosmaušosim ar smilšu strūklu, nogruntēsim un uzklāsim mastiku. Pēc tam visu saliksim kopā un būs ļoti laba aizsardzība pret koroziju. Pa virsu nav nekas jāpūš, nekāda vaska, nekas, jo šī principā ir kā gumijas pārklājums, kurš ir elastīgs, neplaisā, teiksim, premium klases apstrāde. Tā kā, ja ir vēlme, saziņas Instagramā, raksti Facebookā vai zvani, numuru atradīsi un izdarīsim. Ja vienalga, vai tas ir youngtimers, klasiskā mašīna vai mūsdienu, tam nav būtisks nozīmes. To visu varam izdarīt. Tā kā, paldies, ka skatījies. Ja interesē, ko mēs vēl šeit darām, piesako, nospied laiku un uz saziņu.